Jūs teicāt, vajadzēja kaut kam būt ātrāk. Reku sēž divi kungi, kur it kā bija kopīgā darba grupā, viens no ZZS, viens no Vienotības, viņi taču tur kopā strādājušas kundze. Vai tad viņiem tur ātrāk viss nebija gatavs, un vai tad mēs visi kopā nesēdējām un negaidījām, ka viņi atnāks ar to rezultātu? Ne? Kungi, kas notika darba grupā, kas nenotika, un cik tālu tas, kas tagad notiek, vai paralēli notika koalīcijā, ja? Nu, ir tā kā arī jūsu kaut kāds līdzatbildības jautājums? Es domāju, ka darba grupas, nu, teiksim, dibināšana bija labs un pareizs lēmums, un, paldies Dievam, darba grupa arī pietiekoši konstruktīvi strādāja. Kas liek par to domāt? Tātad es domāju, ka šis te gala dokuments, kuru jūs vēl neesat redzējuši, ir pietiekoši kvalitatīvs, jo šī darba grupa netik daudz koncentrējās uz šo te 50 miljonu konsolidāciju tādā izpratnē, kur nodokli pacelt un kurus izdevums apgriezt, bet faktiski vairāk domāja par struktūrālu reformu. Un struktūrālā reforma, nu, tādā budžeta izteiksmē tiešām ir sarežģīti kvantificējumi, bet tur ir ļoti daudz pozīciju, kuras šajā darba grupā bija identificēts un kuras, principā, vidējā termiņā dos lielus ietaupījumus. Sakiet, tas, ko koalīcija tagad dara īsā termiņā, vai tas ir kaut kas, ka viņi nedara kaut ko no tā, ko jūs izdarījāt, vai tā ir kaut kāda paralēlā realitāte? Es domāju, tā ir paralēla lieta. Tātad Finanšu ministrija gatavoja šos te fiskālos priekšlikumus, kuriem, godīgi sakot, ar struktūrālo reformu ir maz sakara. Un šī darba grupa koncentrējās tieši uz tām lietām, ko mēs varam darīt valsts pārvaldē, lai būtu efektīvāk, mūsdienīgāk, nauda netikt izšķērdē. Koginkungs, jūs teicāt, ka ir kvalitatīvs dokuments, kur jūs neesat redzējuši. Viena lieta nebija pareizi tajā apgalvojumā, es esmu redzējis to dokumentu. Viņš man te ir priekšā. Nāvīgi interesants, bet smieklīgs. Pirmkārt, mērķis, atšķirībā no tā, ko jūs tikko teicāt, ir izstrādāt priekšlikums budžeta konsolidācijai 50 miljoni. Pilnīgi precīzi uzrakstīts, kas ir īsā termiņā. Otrakārt, kvalitatīvu struktūrālu reformu priekšlikums 11. 12. gadā. Tas, ko jūs sakat kvalitatīvi, nu tātad šeit ir tiešām uz 2 lapiņām 7 punkti ar dažiem apakšpunktiem katrs. Bija izglītībā, nu, viens no visgarākajiem. Bet man, piemēram, fascinē punkts, kad valsts un pašvaldību kapitāla sabiedrības dividendžu izmantošanas politika. Viss. Bez paskaidrojuma. Kāda, kur, kāpēc, nav paskaidrojuma. Labklājības jomā bezdarbnieku pabalsta reforma. Kāda? Neviens nezina. Slimību lapas sistēmas reforma. Kāda? Nav izskaidrojuma. Ēna ekonomika. Aizplūdušā kapitāla legalizācija. Kāda? Nekāda paskaidrojuma. Jūs uzskatāt, ka šis ir kvalitatīvi? Es domāju, ka jūs turēt rokā konspektu šī dokumenta.